Mūsu abu stāsts sākās tātad pirms 33 gadiem, kad uz tā laika Akadēmisko Nacionālo teātri atnāca 17-gadīgs jaunieklis ar mērķi rakstīt kursdarbu par aktrisi Māri Zemdenu. Viņa deksme, mērķtiecība, ārkārtīgi skaidrā apzināšanās, ko viņš grib, viņa jautājumi jau bija sagatavoti, neatlaidība, kas ar gadiem, manuprāt, ir tikai pieaugusi. Par Edgaru, man liekas, var teikt to, ka aizver durvis, viņš ienāks savu logu. Aizver logu, viņš ienāks kaut savu jumtu, bet esiet droši, viņš ienāks. Jā, draudzība. Gadiem ejot, šī mūsu sadarbība pārstāv patiešām draudzībā. Un ir bijis jāpiedzīvo ļoti daudz, jāiztur daudz pārbaudījumu, jo mums abiem ir raksturi. Un mums ir bijuši strīdi, mums ir bijuši kopējas svētki, kopējas bēdas. Un arī kas mums nav bijis jādzird ceļš sākumā, kāda bija minējuma, ko viņš viņā ir, ko viņa ir atradusi. Cik ilgi tas tā var būt, kas viņus var saturēt kopā. Tā bija. Un šodien es varu teikt, ka ļoti vienkārši mūs saturēt kopā ļoti spēcīgi saistība. Draudzība. Un draudzība, jo tā ir ilgāka, jo uzliek aizvien lielāku atbildību, pienākumu vienam pret otru. Arī prasību būt atklātākam, reizēm atklātība ir mums robežojusies uz Valangas sevis gandrīz vai uz nežēlību, bet mēs esam solījušies būt atklāti, un mēs arī tādi esam. Pa visiem šiem gadiem es esmu skatījusies, kā Edgars veidojas, kā Edgars veido dzīve, kā viņš pats sevi veido, kā, ko vēl varētu teikt, veido, kā, būtībā, kā viņš pieaug. Un viņš ir iegūlies vienā otrā ķezā, dažkārt pieņēmis trakus, neapdomīgus lēmumus, bet viņš vienmēr ir centies palikt uzticīgs sev, savam mērķim, saviem ideāliem. Un atzīsties, ka mēs joprojām cenšamies audzināt viens otru. Tur ir vajadzīga liela pacietība un arī māka. Draudzēties ir jāprot. Tāpat kā ir jāprot novecot un izdarīt to skaisti. Tik skaisti, kā to dabā koki prot, kam nepietrūks zelta rudinos, ko zemēju ļaudīm. Lai arī tava likteņa roka citiem no sevis ko projām dod. Bet tu vēl esi jauns. Tev daudz vēl priekšā, tāpēc par agru neizšķiet, ko laimes māte tev dod. Sevis tapšanā, tavs ceļš nav galā, tev vēl uz virsotnēm iet. Un mans vēlējums tev, Edgar, draugs, būtu sasniegt savu virsotni, ne tikai sasniegt, bet spēt tajā noturēties. Un šeit ir dažas pamācības, kas varētu palīdzēt ceļā. Paldies.